Ļoti liela temperatūras atšķirība bija starp pirmo un otro stāvu. Attiecīgi, pirmajā stāvā bija ļoti karsti telpās, jo tur mums ir pārsvarā mazie bērni uzturas, silīties grupa, un bērniņi līdz 3 gadiem pārsvarā. Un tur bija temperatūra sakarā to, ka tur arī ir apsildāmās grīdas, bija +26, +27 grādi. Attiecīgi, otrajā stāvā bija normāla temperatūra. Un mēs nekādā veidā nevarējām to regulēt. Maksa par siltumu nāca rēķini ļoti lieli, un tāpēc bija tāda ideja, kādā veidā uzlabot siltuma apgādi, lai mēs varētu kaut kādā veidā iekonomēt. Jūs tagad varat, kā 3 bērnu mamma, laikam salīdzināt diezgan, ne? Tā attīstība ir. Jā, protams. Agrāk bija augsti, mēs atceramies tos laikus, bet tagad ir tiešām silti un skaisti, gaiši, apkārt viss ir mainījies. Mūsu bērnu dārza un bērns ļoti ar prieku. Tagad otrais vidējais iet ar prieku ļoti, nevar sagaidīt. Un mazākais tūlīt ies? Mazākais arī tūlīt ies, protams, ka slimoja ļoti. Vai toreiz bija augsti bērnu dārzā? Jā, bija diezgan augsti. Mēs gulējām pusdienas ar segām visu. Tagad ir labāk.